Likās pēdiņas. Nu, labrītiņ. Jāsāk taisīt brokastis, tad ir jāsavāc mantas, un tad jābrauc ceļā. Mēs īsti nezinām, kur braukt. Viena lieta, ko es gribu, ir tas Ulmalas stāvkrasts. Mēs tikko braucām uz Kuldīgas Rimī, bet es ieraudzīju tieši pa ceļam tos Īvandas ūdenskritumus. Pati, protams, te esmu bijusi vairākas reizes, bet varbūt ne vasarā, tā kā, man liekas, katrā gada laikā jāatbrauc uz kaut kādu konkrētu vietu, jo tad tāpat izskatās bišķi savādāk. Te ir vairāk ūdenskritumu un diezgan smuka vieta. Jā, nu īstenībā riktīgi forši arī vasarā, jo līmenis ir stipri lielāks. Tajā pēdējā ūdenskritumā vispār nevarēja tā kā uzkāpt nemaz augšā, kā mēs parasti varējām tur uzkāpt pa virsmu ūdenskritumu. Riktīgi zaļš, protams. Tad mēs atkal paņēmām leduskafijas. Cheers! Un mēs šoreiz būsim gudrāki šodien. Mēs nopirkām arī malku, jo vakar ļoti grūti gāja mums ar to priežu malku un tiem zariem. Viņi vienkārši tik ātri izdega un pilnīgi kādas jēgas nebija. Tā kā mums šodien ir kā plānā palikt pie jūras. Tur vispār malkas noteikti nebūs, tā kā es ceru, ka mums šodien viss izdosies. Mēs tagad esam pie Ulmalas stāvkrasta. Sākumā kartē vispār mūs aizved uz kaut kādu pārkingu, kur jāmaksā 5 eiro. Un es domāju, ok, un tur pat nebija tā kā normāls pārkings, bet kaut kāds privātīpašums vairāk izskatījās. Tur bija privātīpašums. Nu jā, un tad mēs vienkārši meklējām pirmo ceļu, kur var iebraukt un vienkārši nolikt mašīnu. Mēs atradām un viss ir kārtībā, nekas nav jāmaksā. Tagad skatīsimies, kur mēs iziesim. Es izmetos diezgan tāda plika, tā varētu teikt. Ir karsts, bet es nezinu, kā būs pie jūras. Iespējams, kad būs vējš un būs vēsi. Bet ja kas, tad man ir kabatā maika. Šādi kabatā. Es nezinu, vai var redzēt. Bet es ieliku kabatā maika līdzi. Paņēmu fočiku, jo jāuzfočē kaut kādas foršās bildītes, jo, cik es zinu, šī ir diezgan tāda iespaidīga vieta. Es esmu gatava. Vai jūs esat gatavi?
Mēs tagad ejam atpakaļ uz mašīnu. Matus es, man liekas, nevarēšu izplēst vispār. Man tur ir vienkārši šausmas. Es gribu nopeldēties, bet ne jūrā. Mēs tagad cerēsim, te ir viena vienīgā netāla vieta. Ir kaut kāda karjera, Latvijas valsts meža vietiņa. Mēs cerēsim, ka tur nebūs baigi daudz cilvēku un ka tur būs iespēja nopeldēties, jo man ļoti gribas nopeldēties. Ir rītīgi karsts, ārprātīgi karsts, vienkārši karsts. Gurš vēl teica, ka šitā nedēļa būšot vēsa. Nu, kurā vietā? Vispār nav tik karsti. Visu laiku es sūdzos, ka ir karsti, bet tāda no es esmu. Es baigi nevarētu pavilkt kaut kādas trakās tropu zemes, laikam. Nu, mēs jau drīz būsim atpakaļ. Bišķi pastaigājām pa zāli, kaut ko noķērām. Es domāju, ka te būs jāatgriežās. Jāizpēta kārtīgāk, jo vispār tā pati Ulmalas tā piekraste ir diezgan gara. Tā kā jā, tagad dosimies meklēt vietiņu, kur mēs varam nobāzēties un beidzot atpūsties veikalā. Mēs arī bijām. Es laikam vairs nedrīkst teikt, kad es nedzeru kafiju. Jau otrā. Man vajag enerģijas arī. Nu, beigās mēs esam nonākušas pie vispār cita ezera, stundu braucām, tāpēc mums bija tā, ka kā būs, tā būs. Protams, mēs iebraucām kaut kādā pilnīgi randomā ceļā, kur bija ļoti liela iespēja, ka mēs vienkārši nokārsimies ar mašīnu, bet pagaidām viss ir ok. No sākuma mēs atbraucām un domājām, nekāda īpašā vieta jau nav. Mēs ieraudzījām šo te. Tiešām nekā īpaša, bet es nekad nemetu plinti krūmos, jā. Un tad es gāju pa šo taciņu. Gāju un cerēju uz kaut ko labāku. Nu, lūk, un tad es nonācu šajā te vietā. Un es sapratu, ka jackpots. Tepat var nopeldēties, ja gribās. Pasies, te ir paradīze. Atradām vēl labāku vietu, nekā es domāju, ka būs. Vienkārši lieliski. Tagad tikai atliek visu sanest, jo te ir bišķiņi jāpaiet, jo nevar piebraukt ar mašīnu tik tuvu. Bet es domāju, ka ir to vērts. Tas ir gari. Jā. Tu kā tādu spageti. Spageti sieriņš. Tātad paēdus es esmu. Es tagad laižu pakaļ supam. Tie ir pārāk skaisti, lai nesupotu. Oi, kādu mēs mamma vietu atradām, tu pat sapņos neesi redzējis tādu. Nu, gan jau. Labi, līdz rītdienai. Jā, 4 no rīta būšu atpakaļ. Labu naktī. Labu naktī. Smuki, ne? Četros no rīta arī laidīšu supot, es tā domāju. Saulēktu tīri. Šī ir mana pirmā pelde. Šajā vasarā? Šogad, jā. No, šogad, jā.